Sveiki, mēs esam no Čaula TV. Ko jūs domājat par velobraucējiem ziemā? Pa velobraucējiem ziemā es uzskatu, ja tev ir labs aprīkojums, tev ir ritenis un ja tev ir labs stērps, tad es uzskatu, ka tas ir brīnišķīgi. Kāda vaina? Brīnišķīgi sports ziemā, vasarā. Es arī pati braucu vasarā riteni. Nu, ziemā tagad tā īpaši neesmu praktizējusi, bet tā līdz vēlam rudenim braucu. Es arī pats braucu, bet bišķi pa augstu un pa tāds bišķi sniegs pa daudz. Es domāju, ka tas ir baigi stilīgi, ka joprojām viņi uztur savu ritmiņu. Nav, ka tikai vasarā braukais, bet ņemot vērā, ka velo celiņi Rīgā jau ir uz tādu labo pusi, ja viss notiek superīgi, rullējam, lecam un uz priekšu draivojam. Jā, nu tikai tā, protams, zolīdi netraucējot auto un gājējiem, bet man liekas, ka Latvijā ir ok līmenis. Cik es esmu satikusies ar ritimbraucējiem, viss ir labi. Es pati arī ieripinos, tā kā viss ir normāli, turam buru. Ļoti bīstami. Ļoti bīstami. Kādēļ tā domā? Tāpēc, ka ir ļoti slidens un slid ne tikai ritimbraucēji, bet arī mašīnas. Es domāju, ka braukšana ar velosipēdu ļoti atbalstām, ja cilvēks tiešām var izturēt šos laika apstākļus, tad viņš droši var braukt. Es domāju, tas ir pilnīgi neiespējami, kategoriski vispār. Es domāju, tas kaitē gan automašīnām, kas brauc garām, gan arī pašiem vadītājiem, jo es vairākas reizes redzēju, ka daudz noraujas gurķi. Es domāju, ka tas ir forši. Vai tu pārvietojies ar velosipēdu ziemā? Gan ziemu, gan vasaru visu. Jā, vai ir kāds speciāls apģērbs? Biezās bikses, kaut kas snowveidīgs tāds. Tī, lai kājas nesalstas, jā. Tas ir arī viss. Jā, tāpēc, ka viņi vienkārši traucē gājējiem, viņi palīdēt. Jā, viņi vienkārši, viņi neievēro arī noteikumus. Viņi brauc tur, kur nedrīkst. Jā, viņi pa braucēju, pa gājēju celiņiem brauc, un tas vienkārši traucē. Es pat braucu ziemā ar riteni, tas pavisam nav bīstami. Nav bīstami, vai ir kā speciāli jāprīko savus velosipēdus, vai tu brauc tāpat kā vasarā? Es braucu tāpat kā vasarā, vienīgais vajag atstrotēm, bet ja tumšs ziemā. Skaidrs, un vai kā īpaši ģērbies? Nē, siltāk varbūt. Cepuri, cimdus, es neko nedomāju. Viņi man netraucē. Es nezinu, es tādas neesmu īpaši daudz redzējusi. Neko. Neko, vai jūs paši pārvietojaties? Ar riteni ziemā? Jā. Nē. Vai tu pati braukā ziemā? Nē. Vai tu dzīvo zaļi un saudzē dabu? Nē. Nav nekādu vainu. Patiesībā braukt ir diezgan reāli. Brīžiem ir vēsi. Vai pats brauc? Jā, pats brauc. Vai tu kā kopi savu riteni, sāls iespaidot tavu velosipēdu, pats viņu kopi vai atdod velo speciālistiem? Patiesībā šī ziema ir pirmā mana pieredze braukšana ziemā, un redzu, ka jā, saules sēd nost, jāeļo daudz vairāk nekā vasarā. Īstenībā ideāli braukt ziemā. Vairāk tā piešaujies vairāk ziemā nekā vasarā braukt ar riteni. Ko tu domā par velo aprīkojumu? Kaut kā īpaši jāģērbjās vai... Nav tā īpaši jāģērbjās. Es parasti, ja braucu ar riteni, tad braucu tādās pašās drēbēs, ne jau īpaši kaut kādām speciālajām drēbēm, siltiem vai kaut ko tādu. Forši, baigi labi. Vai pats brauc ziemā? Jā, ikdienā, katru dienu. Par sāli uz ceļa? Tas gan skādē riteni, jo biežāk jāeļo. Viss gultnīši, viss ir rūsātos, viss ir jāseļo. Pēc iespējas vairāk un jā, tā ir jā. Vairāk jāpievērš vērība. Man šķiet, ir diezgan bīstami, kā tāds nepiemērots laiks ar riteni braukšanu. Jābrauc droši. Ar velosipēdu braukt ziemā droši? Ar velosipēdu nav ziemā droši braukt. Es jau nevajag braukt velosipēdu. Vajag ziemas riepas obligāti. Es domāju, ka viņi baigie malači ir īstenībā, tāpēc, ka tas ir veselīgs sporta veids. Man pats aizraujos ar riteni braukšanu, man tik tiešām tas patīk. Malači. Vai ziemā pats arī braukā vai... Tagad es vairāk tā nebraukāju, agrāk braukājos un man tad patikās. Pirmkārt jānodrošina ir ekipējums, riktīgi viss kā vajag, un tad var braukt, bet es pats nebrauktu. Вообще просто безобразно ездят. Посмотрели, как они ездят по пешеходному переходу на Баста. Это волосы дыбом становятся. Мало того, что они едут с перегрузкой, это раз. Во-вторых, не соблюдают совершенно никакие правила дорожного движения. Никакие. Что вы думаете про велосипедистов зимой? Дураки. Они вам мешают или вы как...
Лично мне они не мешают нисколько, просто они могут сами пострадать совершенно случайно, если будут носиться вот в такой снег, и я просто не успею нажать на тормоза. Они тоже просто носятся, иногда не обращают внимания, что и куда едут. Skatoties, kāda ir ziema, ja ir zaļā ziema, tad viss ir gatībā, ja ir baltā ziema ar baigiem mīnusiem, nu tad viss ir pašu rokās. Es varu pastāstīt tikai par nedrošu braukšanu ziemā. Ne, par drošu braukšanu arī drusciņi, bet, nu, vajadzētu valkāt atstarotājus. Man, protams, es esmu nokrāvies ar atstarotājiem, jo savējo jau esmu pazaudējis. Darētu drusciņi biezāks riepas, rasnāks ar kaut kādiem protektoriem, bet ekstrēmu sajūtu cienītājiem, protams, viņi var atļauties arī ar šitādiem braukāt. Nevajadzētu braukt pa braucamo daļu ziemā, jo autovadītāji ir tādi egoistiski, un viņiem tā patīk kaut kā tos riteņbraucējus pastumdīt, un viņi sāk bļaustīties, un it sevišķi nevajadzētu braukt pa braucamo daļu mikriņiem pa priekšu, jo tad var sacelties kašas ar mikriņu vadītājiem, tie tādi īpaši suga, bet ekstrēmu sajūtu cienītājiem, protams, tas viss ir jādara tieši tā. Tā nebūs droša braukšana, jā, bet tā būs vismaz interesanta braukšana. Un, nu tā, vismā interesanti. Pakaļ visu laiku tā te nesājās, priekš arī ekstrēmas sajūtas garantēts un vismā labs treniņš, jo pēc tam uz MTB pavasaru, pēc tam dubļos nebūs nekāda problēma. Jā, Mārtiņ, saki, vai tu kā īpaši kopa savu velospēdu? Nu nē, es esmu tāds slings velo braucējs, bet es, protams, reizi gadā vai vismaz reizi sezonā aizvadu viņu uz tehapskatu, kur viņi, protams, smuki satīra, bet vajadzētu, protams, kopt savu braucamo, it sevišķi ziemā, ja grib, lai viņš ilgi dzīvo, bet, ja nu gadās tāda kaut kāda grabažiņa, tad, protams, lūdzu pa Rīgu, pa sāli, droši un bez bēdu. Nu, nākamajā ziemā vajadzēs citu riteni, bet, nu, vismaz varēs kārtīgi pārdīties. Nu, uzmanieties, lai neslīd galvenais, lai neuzslīd kaut kam virsū. Nu, ziemā ziemā nē. Pat traku vienīgais ir kaut kādām tādām riepām speciālām, kurām ir nagliņas un tā. Diezgan riskanti laikam. Ir diezgan slidens un tas laikam nav vēlamākais sporta veids, nē, bet pārvietošanās veids. Attieksme ir pozitīva. Vienīgais ir tas, ka vienīga problēma tāda, ka viņi daudzi no viņiem vienkārši vai nu nezin, vai nu vienkārši neievēro elementāras ceļu satiksmes noteikumus. Tā kā mans viedoklis tāds, ka viņus vajadzētu pirms ļaut viņiem braukāt ar velosipēdu, vienkārši aizsūtīt viņus uz autoskolu, lai viņi iemācās vismaz teoriju. Mēs bijām no Čaula TV, Igors un Uldis. Esiet uzmanīgi, droši. Galvenais esat pārliecināti, skatieties pa labi, pa kreisi uz automašīnām. Čaula TV! Čaula TV! Rulē! Čaula Eko! Absolušie pedāļi!